Sveiki, es esmu Oļesia Ostrovska, pašnodarbināto un uzņēmumu grāmatvedis. Pārsvarā visas programmas, kuras mēs lietojam ikdienā, ir Apple, Google Pay, programmas darbam, piemēram, Canva, Microsoft, Adobe, Photoshop un visas pārējās, kas lietojam mēs ikdienā. Visas šīs programmas ir reģistrētas ārpus Latvijas, ES vai trešajās valstīs. Ko tad darīt šādās situācijās un vai mēs varam to norakstīt saviem saimnieciskās darbības izdevumiem? Diemžēl nē, bez PVN reģistrācijas šādus izdevumus norakstīt savā saimnieciskajā darbībā nedrīkst. Ja jūs vēlaties šādus izdevumus norakstīt pirms sadarbības, jums ir nepieciešams reģistrēties PVN maksātājā. Bet tas nenozīmē, ka tu nevari apmaksāt šīs programmas individuāli no sava personīgā bankas konta. Vienīgi tu nevari tās pievienot izdevumiem. Pacelē sistēmā bankā tu vari pievienot savas saimnieciskās darbības bankas kontu atsevišķi no sava personīgā un šķirot savus izdevumus, kas ir vai nu saimnieciskās darbības izdevumi, vai nu personīgi. Un tās palīdz viegli veidot tavu saimnieciskās darbības žurnālu Pacelē sistēmā.